Un par režiem ir tieši tas pats metāla detaļas, cits cilvēks un stikla mākslinieks atkal stikla detaļas, jā. Un parkets ir no Ukrainas. Aizskatotiem. Nu tā, mēs vēl jau par kaut kādu. Jā, un tā kā te arī Cienītas tautas namā. Viņi ir atgriezušies laika kapsulā, tā kā muzeja naktī šī ēka. Kā jūs redzat, jā? Mums augšā ir maziņš muzejs, arī jūs uzvesties vēlties. Tur jūs redzēsiet vēl, šis ir tikai niecīga daļiņa, kad jūs aizbrauksiet uz turieni, tad jums tur te pavērsties. Es tā gāju garām un skaitīšu, tāds man bija, tas man bija, tas man bija, vienkārši tā kaut kā. Jā, un eko es esmu atvešu arī savu rotaļlietiņu. Jā. Mana rotaļlietiņa ir šitas te sunītis. Tas ir ciemutieši, jā. Šits ir mans sunītis, tā kā viņam ir 50 gadi, un šis priekšotiņš arī mans. Es viņu netīšām, jā, mums pagadījās, es viņu iegudrināju. Kam tu zvani? Viņam vārds ir? Nav, jā? Laimas vārds. Rotaļlietas, kurus sanesuši ciematus iedzīvotāji. Jā, lācis ir labs. Tāds puskubikmetru. Uzvar. Šitais gan labs. Jā. Laba imitācijas, kā varētu. 50, 60. Super. Jā, redz, tur siltītas. Tā, uzkāpām ciematus tautas namā otrā stāvā uz Secret ekskursiju. Noved pētniecības istabas. Arī sieviete viņa atnesa, un viņa nav, jā. Tā kā, jā, viņi tie vēl ir. Tas no tāda stērpa. Jums jau tās vietas nav, lai mēs tā smuki viņu eksponētu. Jā. Skaties, atceries, kā šī tev bija? Tas jau arī būs Osmanis, vai? Jums pat ir lauku kapela sava? Jā, mums lauku kapela bija kādreiz, un tie ir seni ieraksti, un tā kā kapela arī spēlēja 80. gados arī visādas Pasēnās bildes tādām labām. jā, nu te ir arī kaut kur bāzes kaut kā bijuši spēlēti, pēc tam laikam. Kapelas dalībniekam droši Te ir garāžā, starp citu kāzas. Kāpēc ne? Nu, ko? Jā. Nu tā nav garāžā. Bet tad, kad nāca privatizācija, tad to ēku tā kā privatizēja, nezinu, kāpēc izdomāja, ka nevajag to ēku saglabāt. Un tad visi tie materiāli tika atvest uz šeieni, un viņi stāvēja tādi sagrūst vienā telpā mazā. Un šeit kādreiz bija kino iekārtas, šita stāvēja kino, te bija lodziņi, jā, rādīja kino, te bija, jā, te ir zāle mums, jā, tur nesa pa tām, tur tās kino durvis bija. Šitās trepas ir uztaisītas tikai šim muzejiņam, jo vienkārši, ieiet tur nevarētu pa tām, jā. Un tad mēs uzrakstījām projektiņu, lai izremontētu šito telpiņu, jo šī kaut cik viena no tādām lielākajām. Un tad mēs salikām visu, kā bija, kā viņš bija tādā noformējumā arī, lai redz, ka kādreiz ar roku rakstīja noformējumus pie bildēm, vai rakstām mašīnu. Mēs vienkārši viņus pārlikām visu. Tad bija te uzrakstīt to projektu, un tad es sāku tās muzeja naktas organizēt. Tad jau 5 gadi pagājuši varētu netaisīt muzeja naktas, bet... Tas bija forši, kā cilvēki taču nāk un... Jā, nu tā. Re, kur ir
Golfos kopdarbs klubā. Bet kurš gads, es redzu, šeit datums ir gads? 24. augusts. Jā. Gads. Man vecās afišas arī diezgan daudz. Esmu citreiz arī vecās afišas ar roku zīmētās arī likus izstādē. Ar kā izsūšas kraklis. Starp citu, vēl paskatieties, cik viņš ir, tā piedurkuma, cik ir plata. Redzat? Tas nav tikai tāds šaurie, tur divas pat sanāktu gandrīz, ja? Nu, kārtīgs darbs, un šitie arī riktīgi izrakstīts ir. Jā. Tāds, jā, ļoti, ļoti bagātīgi raksti. Tā kā te tās ir biblioteka, jā, mums rekursu biblioteka, tagad piemēroši var nākt. Reku. Interneta termināls, ja? Klasika. Rekur ir, kur bija tā telpa projektoriem, nekur tās projektoru caurume. Lūkas. Mana māma ir mācījusies skolā. Braucām uz Latvijas Energo muzeju. Ielekas pie zāda. Šetā. Muzeums. Yes. Izīšu kolekcija. Tagad par 3. Patvērtnēm štāvs. Mazāk porcītis. Tāds pats. Man būnīts ir. Tā, kurš pirmais ieliek? Es gribēšu to nospiest. Un spied sāk. Mama, kas ir? Te ir beigā, te ir skaitītā kolekcija, tā, ka maz neliekās. Tagad tur ārā lietas. Ja tas ir, tad paņemsim, ja tas atbūdē.